Doties lidojumā piedāvā Novatūrs. Lidostas Rīga drošībniekiem turpmāk ikdienas darbā palīdzēs inteliģenta video novērošanas sistēma. Tā vairākos simtos videokameru nevien fiksēs lidostā notiekošo, bet arī pievērsīs darbinieku uzmanību momentiem, kas izies ārpus ierastā. Pateicoties šai sistēmai, vajadzētu samazināties arī to gadījumu skaitam, kad lidostā tiek aizmirstas kādas mantas. Savukārt Transporta un sakaru institūts atklāja mazo akadēmiju un aicina vidusskolēnus. Bez maksas viņi varēs apmeklēt kursus, kas vēlāk palīdzēs studējot loģistiku, telekomunikācijas, elektronikas vai aviācijas tehnikas specialitāti. Bet raidījuma noslēgumā sveiksim iepriekšējā konkursa uzvarētāju, kas ar sajūsmu saņem dāvanu karti lidojumam Aerodium Way tunelī. Būs arī stāsts par pašu tuneli, kā arī jauns konkurss. Nepalaid to garām! Ir klāta jauna darba nedēļa, kā ierasts klāt arī jaunais lidojuma plāns, ko šajā reizē sāksim ar slepenām ziņām. Pašlaik atrodamies Lidostas Rīga jaunajā operatīvās vadības centrā. Tas ir centrs, par kura dislokācijas vietu neviens neko nedrīkst zināt, un tā ir vieta, uz kuru nonāk informācija par pilnīgi visu, kas notiek lidostā un teritorijā ap to. Lidostas Rīga jaunais operatīvās vadības centrs ir aprīkots ar pašu modernāko un mūsdienīgāko, pat inteliģentāko tehniku, kas lidostai ļaušot kļūt par vienu no drošākajām Eiropā. Ir radīta moderna tehnoloģija, kura papildus cilvēku acīm palīdz atklāt tās lietas, kuras ir nepieciešams atklāt un reaģēt uz tiem notikumiem daudz ātrāk, daudz efektīvāk, respektīvi nekā tas bija iespējams vecajā operatīvajā vadības centrā. Sistēma ir faktiski šobrīd viena no labākajām pasaulē. Turpmākos 3 gadus mēs droši varam teikt, ka Eiropā no tāda tehnoloģija viedokļa mēs esam drošākā lidosta. Droši to var sacīt, jo turpmāk vairākos simtos skaitāmās videokameras, kas izvietotas lidostas teritorijā, nevien filmēs visu notiekošo, bet arī signalizēs, ja kaut kas notiks ārpus ierastā rāmjiem. Tā ir speciāla video novērošanas sistēma ar inteliģento bildes analīzes funkciju. Tas nozīmē to, ka sistēma spēj domāt cilvēku, spēj izsekot, ja domāt līdzi cilvēka vietā. Lidostā ir ļoti liels skaits visādi drošības elementu, un tā skaitā arī ir liels skaits kameru. Tad, attiecīgi, lai operatora darbs, jeb droši apsardzes dienesta darbs būtu maksimāli efektīvs un maksimāli koncentrēts uz notikumiem, tad sistēma spēja atfiltrēt visu lieko un pēc uzdotiem kritērijiem spēja izvilkt operatoram galvenos notikumus, kas notiek. Līdzīgi tāpat kā, kad jūs paņemat rokās sauju smilšu, berat un jūtat, ja tur ir akmentiņš, jūs plauksta jūt, kad ir akmentiņš, un tad jūs paskatāties. Tieši tāpat darbojas šī sistēma. Viņa filmē, tad, kad notiek kaut kāda kritēriju izpilde, automātiski sistēma iedod operatoram informāciju par to, ka šādi kritēriji izpildījušies, un tālāk ir cilvēku uzdevums izpētīt, saprast un reaģēt. Kritēriji, kurus kameras atpazīst un par kuriem tiek signalizēts, ir visdažādākie. Lidostas priekšnieks dažus no tiem atklāja. Teiksim, ja atstāja čemodānu ārpus blakus cilvēkam, tad viņa nereaģēja. Ja atstāja somu bez cilvēka, tad viņa jau pēc 5 sekundēm reaģē uz šo somu. Ja kāds pieeja pie žoga, tad arī reaģē. Kameras, teiksim, ir ļoti inteliģents. Arī ekrāni ir priekš labāk. Ja. Katrā ziņā darbinieka apstākļi ir krietni uzlabotāki, un jo labāk darbiniekam apstākļi, jo viņam vieglāk ir strādāt. Interesanti, vai arī lidostas apmeklētāji kaut kādā veidā varēs manīt vai just jauno inteliģento sistēmu? Sistēma kalpos, protams, priekš pasažieriem arī, jo, kā mēs redzējām, šīs kameras nav uzstādītas tikai pa perimetru, lai mēs redzētu, kas ir pie žoga vai tā tālāk. Protams, šīm kamerām ir jākalpo arī terminālā, jāstrādā uz atstātām mantām. Respektīvi, mēs esam katrs tikai cilvēks. Mēs varam aizmirst savu maciņu, mēs varam aizmirst savu datorsomu. Tiem cilvēkiem ir jāatdod šīs mantas, un tas ir tikai normāli, ja sistēma spēj šo mantu ātri atrast, lai kāds cits no pasažieriem garām ejot viņu nepaņemtu, un lai cilvēks būtu laimīgs. Gadījās, ka aizmirsu, bet atradu. Tas ir labākais, ko var izdarīt ar sistēmas palīdzību.
Papildus jaunajam operatīvās vadības centram un inteliģentajai sistēmai lidosta ir atklājusi arī jaunas būvēto centrālo drošības kontrolu posteni. To pārsvarā izmanto lidostas darbinieki, lai nokļūtu uz lidlauka. It kā arī šis postenis tiešā veidā nav paredzēts lidostas apmeklētājiem, tomēr labumu no tā varēs just arī pasažieri. Piemēram, sniega tīrāmā tehnika, kas iepriekš varēja uz lidlauku nokļūt tikai pa apkārtceļiem, turpmāk to varēs izdarīt daudz ātrāk un ērtāk. Šī ir Bošunga tehnikas vienība, kura ziemas laikā un pēc lidlauka piesārņojuma tīra šo skrejceļu. Viņas platums ir tāds, ka aizņem šī tehnika divas vieglu automašīnu joslas. Līdz šim šis kontrola postenis bija vienas joslas platumā. Šī tehnika nevarēja uzbraukt šo tuvāko ceļu, kas viņai ir, un šo centrālo kontrola punktu. Viņam nācās braukt tur apkārt un caur tādiem vārtiem, kur ir arī padomu laika mantojums. Ja. Līdz ar to šobrīd tas notiek vienā vietā, vienā punktā, tas ir ērti izmantojums. Ja. Par uzlabojumiem lidostas drošībā lielā mērā ir gādājuši pasažieri. Izmaksas gan par operatīvo vadības centru, gan par kontrolu punktu ir aptuveni 1 650 000, no kuriem lielākā daļa, protams, pateicoties pasažieriem, ir šīs pasažieru drošības maksas. Kā vēlreiz saku, viņai ir jākalpo pasažieru drošībai un pasažieriem, ja, un galvenākārt viņu drošības lietām. Pie paveiktā gan nav paredzēts apstāties. 1974. gadā būvētajā lidostā esot vēl neviens darbs veicams. Nākamā lieta, ko mēs vēlamies ieviest, pareizāk sakot, ko jau mēs ieviesiesim šī mēneša beigās, tas ir e-geiti. Tas ir, ka pie drošības kontrolas cilvēks nevis vairs drošībnieks pārbaudīs jūsu biļeti, bet jau pārbaudīs automāts to, un viņš jau konstatēs, vai tas cilvēks nav meklēšanā, vai viņš tiešām iet uz pareizo geitu. To izdarīs automāts, un viens cilvēks, teiksim, uz 5 geitiem, kurš nepieciešamības gadījumās var pieiet. Papildus tam lidostas drošības dienesta priekšnieks ir pārliecināts, ka nākotnē darbi gaidām arī citos kontrolu posteņos. Jāizveido vēl viens tāds pats kontrolu punkts, tātad ziemeļgalā, tajā galā, kur ir šīs kravu lidmašīnas. Ja mēs cenšamies palielināt šo kravu plūsmu, tad attiecīgi arī tai vietai, ar kuru tu taisies to plūsmu palielināt, ir jābūt moderni aprīkotai, bet nevis 90. gadu sākuma variantā. Taču arī ar visu to šobrīd lidosta atrodoties Eiropas drošāko lidostu saraksta augšdaļā un cer šādu statusu saņemt arī oficiāli. Mēs ceram, ka uz 15. gadu mēs pretendēsim uz drošākās lidostas statusu. Nevis uz 14. mēs nevaram paspēt, vienkārši mēs iesniegsim dokumentus un 15. gadā mēs pretendēsim uz drošākās lidostas statusu Eiropas Savienībā. Atgādināsim, ka papildus tam šobrīd lidostā turpinās arī pasažieru bagāžas rentgeniekārtu nomaiņa. Šo darbu dēļ pasažieri ir aicināti lidostā ierasties saulaicīgi, jo var gadīties, ka pēc tam, kad esat piereģistrējies lidojumam, tiekat palūgts savu bagāžu nogādāt uz lielgabarīta bagāžai paredzēto lentu. Līdz šim gan no pasažieru puses nekādu īpašu iebildumu par šādu pagaidu kārtību nav saņemts. Paredzēts, ka lidostas rentgena iekārtu nomaiņa pilnībā būs pabeigta līdz novembra beigām, tā kā iepriekš arī bija plānots. Bet nākamajās minūtēs no ļoti slepenām lietām pievērsīsimies tādām, kas pieejamas daudziem. Pat Transporta un sakaru institūtā durvis jau 3. gadu pēc kārtas ir vērusi mazā akadēmija. Tā gaida katru vidusskolēnu, kas kādreiz sapņo mācīties institūtā. Tostarp tiek gaidīti arī tie jaunieši, kas dienās cer kļūt par aviācijas tehniķiem. Mācības akadēmijā ir bezmaksas. Mazā akadēmija tā nav kursi, tā nav sagatavošanas nodaļa. Tā ir, ziniet, tā ir mūsu sirds. Mūsu institūta dāvana tiem skolēniem, kuriem patīk un gribas mācīties. Ne tikai skola, bet kaut ko vairāk, kaut ko augstāk varbūt. Viņi var mācīties vismaz 2 gadus. Pirmgad 10 un 11 klases skolēni. Viņi mācās fakultātēs. Tā kā mūsu institūta ir 2 fakultāti. Tā viņi mācās vai telekomunikāciju, elektroniku vai datorzinības, vai 2. fakultāte loģistiku, ekonomiku, menedžmentu un transports. Un arī aviācijas. Transportā ir tāda īpaša grupa, tāpēc, ka viņam ir daudz praktisku nodarbību mūsu aviācijas centrā. Un otra nodarbība viņam būs katru reizi cita. Būs retorika, būs etika, būs filozofija, būs angļu valoda, matemātika, fizika. Viss tāds liels spektrs augstskolas. Papildus tam 2. kursā jau vairāk ir iespēja apgūt arī izvēlēto profesiju. Par tām runājot, mūs, protams, vairāk interesē ar lidmašīnām saistītās.
Kādu īsti aviācijas nozares arodu piedāvā apgūt Transporta un sakaru institūts? Transporta sakaru institūta ir certificētas organizācija pēc JASA prasībām. Tas ir JASA part 167. organizācija, kas var veikt apmācību aviācijas jomā. Mēs varam gatavot speciālistus, gan mehāniķus, gan avionikus. Tas ir radio un elektroiekārtas lidmašīnas. Tas nozīmē, ka pabeidzot institūtu, jaunais speciālists saņem starptautiski atzītu certifikātu, kas paver durvis uz jebkuru aviācijas uzņēmumu, jebkurā vietā pasaulē. Tiesa, tā kā aviācijas industrijā ir ārkārtīgi augstas prasības pret katru, kas tajā strādā, sākot ar mehāniķu un beidzot ar pilotu, arī šeit pirms reāli ar savu CV vari doties uz potenciālo darba vietu, jānokārto arī eksāmens civilās aviācijas aģentūrām, kas izsniedz licenci. Kad tā saņemta, durvis uz darbu patiesi ir vaļā, taču tas viss tikai tiem jauniešiem, kas sekmīgi pabeiguši institūtu. Savukārt mazā akadēmija var būt pirmais solis šajā ceļā. Starp citu, tāpat kā Transporta un sakaru institūta, arī mazās akadēmijas kursantiem zināšanas ir iespēja apgūt arī interesantā veidā. Mums ir nodarbības arī uz simulātora, arī mūsu aviācijas centrā laboratorijas, elektronikas laboratorijas, mūsu laboratorijas Microsoft un Cisco. Visi tā ļoti moderna un ļoti tāda sarežģīta un ļoti interesanta tehnika. Studenti, kas mācās specialitāti, var iegūt lielu praksi pirms tam, kad viņam ir jāiet lidmašīnas. Tad šeit viņi var veikt visus nepieciešamus darbus, kas ir jāveikt lidmašīnā, ja? Un pēc tam mēs varam iet praksi tieši lidmašīnā. Kaut kā vārds lidmašīnas simulators vairāk saistās ar pilotiem, kuriem iegūt zināšanas par lidmašīnas pilotēšanu sarežģītos, arī avārijas apstākļos pie datora ir nesalīdzinām drošāk nekā īstā lidmašīnā, īstās debesīs. Bet ko tādā simulatorā var darīt tehniķis? Tehnikam arī ir jāveikt, kad viņi veic testēšanas, tad viņiem ir jāveikt šeit, šajā arī kabīnā. Piemēram, šeit, ja, arī, kur jūs varat redzēt tur kompjuters, dators, ja? Un šeit jāveikt visu darbu, un pēc tam testēt, vai viņš veik to darbu pareizi vai ne. Transporta un sakaru institūtā pieejamais lidmašīnas Airbus A320 simulators esot vienīgais šāda veida simulators nevien Latvijā, bet pat visā Baltijā. Vai tiešām arī vidusskolēni, kuri nolems aviācijas tehniķa profesijas pamatus iegūt mazajā akadēmijā, drīkstēs pie tā sēsties? Jā, ir paredzēts nodarbības laikā, kad viņiem šeit gan ekskursija, gan lekcijas, gan prakses nodarbības var lasīt šajā auditorijā, kur var arī jūt un skatīties, kas tas ir par lidmašīnu Airbus A320. Jāteic, gan mazā akadēmija nav atsevišķa izglītības iestāde, kas jauniešiem piedāvātu iespēju apgūt gan vidējo, gan arī profesionālo izglītību. Šeit viss notiek uz brīvprātības principa, un nodarbības ir uzskatāmas gandrīz vai par interešu izglītības pulciņu. Mācās sava skolā, un pie mums papildu nodarbības. Ja? Akadēmija ir pilnīgi bez maksas. Neviens pasniedzējs nesaņem nevienu santīmu par tiem nodarbībām, un mēs neņemam nevienu santīmu no skolēniem. Tā ir dāvana no institūta tiem, kam patīk un gribas mācīties. Mazās akadēmijas nodarbības gan pirmajam, gan arī otrajam kursam notiek reizi nedēļā, un neviens nesauc vecākus uz skolu, ja kāds reiz atnācis, pēc tam nolēma to vairs nedarīt. Turklāt neesot svarīgi, vai akadēmija tiek apmeklēta regulāri katru nedēļu vai tikai laiku pa laikam. Mēs ņemsim visus, un akadēmijas nodarbības tiek organizēta kā modulī. Katra nodarbība ir viena nodarbība, viņa ir nodarbība, un katrs skolēns var katru vai oktobri, vai novembri, vai janvāri nāk pie mums un turpināt mācīties. Ja? Mēs visus ņemsim, mēs ņemsim visus, kas grib, kam patīk. Varam vien piebilst, ka institūts patiesi ir parūpējies arī par burkānu vagas galā, kas varētu mudināt apmeklēt katru mazās akadēmijas nodarbību. Kā nekā mācību gada beigās kursantiem tiek pasniegti diplomi, tostarp arī sudraba un zelta. Un te līdzi nāk arī vērtīga balva, iespēja apgūt kādu no Transporta un sakaru institūta studiju programmām bez maksas. Tā ka, ja nākotnē redzat sevi kā aviācijas nozares tehniķi, ir vērts pacensties, lai izglītību, kas citādi maksātu krietnu naudu, iegūtu pavelti.
Raidījuma turpinājumā iepazīsimies ar mūsu iepriekšējā konkursa uzvarētāju Lindu. Viņa ar sajūsmu saņem dāvanu karti lidojumam Aerodījuma vēja tunelī. Būs arī stāsts par pašu tuneli, kā arī jauns konkurss. Nepalaid to garām! Iepriekšējā raidījumā stāstījām par Latvijas puisi, kuram lidojot vēja tunelī ir izdevies iekļūt pasaules Ginesa rekordu grāmatā. Tādēļ šajā reizē pienācis laiks mazliet vairāk parunāt par pašu vēja tuneli. Interesanti, kurš cilvēks drīkst un kurš īsti nedrīkst lidināties vēja tunelī un kādas ir sajūtas tajā. Līdzīgas sajūtas var izbaudīt lecot ar izpletni no lidmašīnas. Sajūtas ir gandrīz tādas pašas, tikai šeit viņas nav tik ekstrēmas, jo te nav jāspēr tas briesmīgais solis, kad jākāp ārā no lidmašīnas un jālec nezināmā virzienā. Tas sajūtas ir gandrīz tādas pašas, bet reāli esam šeit pat uz zemes un nekur tālu mums nav jālec un jākrīt ārā. Nekur jākrīt ārā nav, bet sagatavošanās lidojumam vēja tunelī ir nemazāk nopietna kā pirms izpletņu lēkšanas. Arī te pirmām kārtām ir instruktāža, kur tiek paskaidrots, ko drīkst, ko nedrīkst, kā trokšņainajā tunelī iespējams komunicēt ar instruktoru un ko nozīmē viens vai otrs žests. Kad noteikumi skaidri, atliek vien pārģērties speciālā kombinzonā, jāuzvelk ķivere un jādodas vingrot. Iesildīšanās pirms kāpšanas tunelī ir obligāts pasākums. Kad stīvums no kauliem izlocīts, var arī doties uz pašu tuneli. Kāpjot pa kāpnēm sajūtas ir maķinīt kā kosmonautam, kurš dodas tālā un neizpētītā ceļā. Un lai arī visapkārt tunelim ir mīksti matrači, kas pasargājot no visām traumām un ir nožogojums, kas liedzot aizlidot kaut kur neceļos, prātā tomēr iezogas jautājums, vai tas žogs nav pa zemu, ja nu vējš no tuneļa lidotāja tomēr aizpūš priedēs. Tas nav iespējams, tāpēc, ka ir lidošanas zona, ir oranžiem matricīm pa vidu, un lidošanas vēja plūsma ir šādi uz augšu. Un pat, ja gadās tā, ka cilvēks izkrīt no plūsmas ārā, viņš iekrīt tur pat iekšā matricī, viņam vienkārši fiziski nav iespējams aizlidot tālāk pa matričiem. Bet arī tas gadījums, pat ja viņš kaut kur krīt, arī tas ir gan neiespējami, tāpēc, ka ar jebkuru klientu kopā ir instruktors. Klients arī viens pats nelido, instruktors lido kopā ar viņu, tāpēc viņš viņu notur pilnīgi visu lidojumu laiku. Tad, paļaujoties uz instruktoru, arī es saņēmos un tunelī kāpu. Un tur iekšā izrādās nekā briesmīgi bailīgi patiesi nav, ja nu vienīgi nedaudz neaumulīgu sajūtu rada ventilators zem kājām. Taču tā kā starp ventilatoru un mani ir gana izturīgs tīkls, arī te satraukums rimstas, un lidojums var sākties. Sekmīgāk tas sanāk, ja cilvēks ir vienlaikus gan atslābinājies, gan arī saspringts noteiktā pozīcijā, ar galvu uz augšu, rokām uz priekšu un kājām, kuras te jāiztaisno, te jāsaliec. Izklausās sarežģīti, taču patiesībā lidojuma laikā nekā sarežģīta no tiesas nav, un instruktors teicami gādā gan par to, lai izdotos pacelties, gan arī sekmīgi nolaisties. Bet, ja instruktors jūt, ka pirmie soļi apgūti labi un lidošana ar vēderu uz leju sanāk, var spērt arī nākamo soli. Tas nozīmē, ka vienā mirklī tiekat apsviests augšpēdus, kas rada atkal neierastas sajūtas. Tā soli pa solim esot iespējams arī apgūt dažādas figūras. Starp citu, tieši šī iemesla dēļ vēja tuneli esot iecienījuši izpletņu lēcēji. Jā, nāk daudz tādu sportistu, kuri tieši tā vēlas, lecot ar izpletni, izveidot gaisā dažādus trikus, vai tur, piemēram, pagriezties, vai mest flipus, vai salto, vai tādus trikus, jo šeit to visu iemācīties un uztrenēt ir daudz lētāk, jo leciens no lidmašīnas maksā apmēram 90 latus, ja lec tandēmā, šeit tas mums maksā sākot no 17 latiem. Tā kā sajūtas šeit ir tādas pašas kā brīvajā kritienā, lecot ar izpletni, bet tas viss ir uz zemes un arī daudz vieglāk un ātrāk apgūstams. Tiesa, lai patiešām varētu sacīt, ka esat kaut ko reāli apguvis, vēja tunelī būtu jānolido vismaz stunda, un tāpat nav garantēts, ka mācēšana būs rokā. Kā nekā pat cīņas mākslas un veiklības iemiesojumam Džekijam Čanam, kurš šovasar lidinājās vēja tunelī, nemaz tik viegli negāja. Viņš filmēja atsevišķas epizodes no savas jaunākās filmas. Sanāca sākumā grūti, bet beigās sanāca, jo viņš diezgan ilgu laiku arī pie mums trenējās. Un tad beigās, kā pats atzina, grūts, bet iespējams darbs.
un ko nozīmē diezgan ilga trenēšanās. Viņš bija nedaudz vairāk kā nedēļu, kad viņš tiešām no agra rīta līdz vēlam vakaram arī trenējās un filmēja tikai un vienīgi šo lidošanas epizodu Vēja tunelī. Bet, protams, bija tā, ka sarežģītākais lidošanas epizodēs, tad tur viņi arī dublēja viens no mūsu arī labākajiem lidotājiem. Netik sportiskiem eksemplāriem gan treniņu intensitāte ieteicama stipri mazāka, jo, lai arī lidojums ir izklaidējošs, organismam tas liek pamatīgi pastrādāt. Nogurums ir, un mēs dienā nevienam neiesakam lidot vairāk kā 40 minūtes, tāpēc, ka it kā tas ir tikai tāds lidojums, bet tā ir no otras puses ļoti liela fiziska slodze. Tad, kad cilvēki iznāk ārā no vēja plūsmas, viņi būtībā jūtas tā kā pēc tāda fiziska sporta treniņa, jo vējš ļoti trenē muskuļus. Tiecīgi, tā kā es zinu, iedomājieties, milzīgs vējš pūš gan uz rokām, gan uz kājām, tiek ļoti nodarbināti muskuļi, un tāpēc arī neiesakam vairāk to tiešām par 40 minūtēm dienā izbaudīt. Tas, cik sekmīgi izdosies lidot vēja tunelī, neesot atkarīgs nec no dzimuma, nec vecuma, un faktiski katrs var kļūt par izcilu lidotāju. Un tomēr, lai tiktu pie lidošanas tunelī, šādos tādos rāmjos tomēr ir jāspēj iekļauties. Pirmkārt ir vecuma ierobežojums, var lidot sākot no 4 gadu vecuma, līdz uz augšu. Tas var būt vienalga, cik galvenais, ka cilvēks ir gatavs. Vecākais arī 80-gadīgs cilvēks ir lidojis pie mums. Un svara kategorijā ir jāiekļaujās, var lidot no 20 līdz 100 kg. Protams, nevajag arī nobīties tiem, kuriem ir 100 kg vai 105, ka viņi nevarēs lidot. Virs 100 kg tas jau ir tāds individuāls gadījums. Šie cilvēki var atbraukt un tad kopā ar instruktoru pamēģināt. Jo, ja viņš būs fiziski spēcīgs un drošs uzticēsies instruktoram, tad arī ap 105–110 kg cilvēkam arī tas var sanākt. Un kas svarīgi, tieši šobrīd sākas laiks, kad miesās kuplākiem cilvēkiem lidošana vēja tunelī kļūst aizvien iespējamāka. Vēja plūsma labāk ir tieši ziemā, kad ir augstāks laiks, jo tad vēja plūsma spēj pacelt daudz augstāk, un tad arī ir iespēja šiem cilvēkiem, kas ir virs 100 kg, daudz lielāka iespēja, ka arī viņi varēs pacelties un lidot. Protams, tas ir jāskatās no katra tīri psiholoģiski, vai viņi spēj to savienot, kā ārā ir augsti un vēl iet vēja plūsmā. Bet nevajag bīties no tā, ka būs augsti, jo mums ir speciāls lidošanas ekipējums. Ziemas laikā tiek dot arī cimdi un slēgtā ķiveri, tā kā nekur sejā nepaliek brīvi lauki, kas varētu tikt apsaldēti. Tā kā šogad aerodījumu lidot gribētājus gaidīs arī ziemā, savu varēšanu tunelī katrs var pārbaudīt. Tiesa, ir vēl daži gadījumi, kuros cilvēkiem pret šo izklaides vietu tiek ieteikts izturēties piesardzīgāk. Neiesakam epilepsijas slimniekiem lidot, tāpat grūtniecēm un vēl cilvēkiem, kuriem ir bijušas smagas locītavu traumas vai kādi vaļējie lūzumi. Tā kā, ja tas ir bijis, tad labāk nevajadzētu lidot. Bet, ja bijusi kaut kāda trauma, tad jebkurā gadījumā var atnākot šeit, konsultēties ar instruktoru un tad arī katru gadījumu individuāli izrunāt. Bet visādi citādi nav nekādu šķēršļu, lai izbaudītu, ko tad īsti nozīmē brīvais lidojums. To apliecina arī kāds aerodījuma klients, kas komandai īpaši palicis atmiņā un ir dzīves apliecinājums tam, ka pat, ja tev nav spārnu, tu vari lidot. Neparastākais klients mums bija pagājušo vasaru, kad atbrauca no Amerikas pilnīgi akls cilvēks, kuram bija sapnis lidot vēja tunelī. Viņš bija Amerikā padzirdējis, ka mums Latvijā ir tāda iespēja. Viņš speciāli tiešām dēļ lidošanas pie mums arī atlidoja uz šejieni. Un cilvēks bija akls, viņam bija 75 gadi, un viņam arī ļoti labi sanāca. Pēc tam viņš teica, ka viņš droši var braukt mājās, jo viņš ir piepildījis visu savu dzīves sapni, neskatoties to, ka viņš neredz. Un tā kā mūsu instruktori arī spēja ar viņu tikt galā, un tas arī tāds pierādījums, ka būtībā jebkādiem cilvēkiem šeit ir droši lidot un nekas viņiem nenotiek. To priecīgi dzirdēt ir arī mūsu iepriekšējā raidījuma konkursa uzvarētāja Linda. Viņa bija pirmā, kur atsūtīja pareizo atbildi, ka vēja ātrums aerodījuma tunelī sasniedz 200 km/h. Līdz ar to tieši Linda saņem dāvanu karti 2 lidojumiem vēja tunelī un neslēpj. Balva ir tieši tas, ko viņa jau sen kārojusi iegūt. Šis ir tā lieta, ko es tiešām esmu vienmēr vēlējusies kopš ir dzirdēts par aerodījumu. Vienmēr braucot Siguldu garām, vienmēr ir bijusi vēlme tur būt, un tādēļ esmu ļoti priecīga. Linda pareizo atbildi uz e-pastu lidojuma plāns@lidojumplāns.lv atsūtīja burtiski minūtes laikā pēc tam, kad jautājums bija izskanējis. Atbildi zināja, ja palīdzēja globālais tīmeklis. Es tajā brīdī tieši mācījos, rakstīju referātu, fonā skanēja televizors.
un izdzirdēju to konkursu jautājumu, domāju, pati interesi pēc ielīdīšu internetā, paskatīšos, un tā arī aizsūtīju. Bija veiklākā un balvā esi saņēmusi 2 lidojumus lidojumam Airodium Vēja tunelī. Ir skaidrība, kuru ņemsi līdzi, ja tomēr abas dāvanu kartes izmantosi pati? Es nezinu, īstenībā varētu varbūt vienu reizīti 2 minūtes, varbūt ziemā, 2 vasarā, es nezinu. Interesanti būtu izbaudīt abos gada laikos, kad gan ir augsts, gan karsts. Kā ir? Nebūs bailīgi. Lidojumam Vēja tunelī ir kāds īpašs satraucošs aspekts. Nu jā, tās sajūtas, vai pēkšņi nevar kaut kur aizpūsties, labi pa kreisi kaut kur nokrist, mežā iepūst, es nezinu, kaut kas tāds. Mežā ielidot esot neiespējami, un ceram, ka Linda pēc lidojuma būs tikpat sajūsmināta kā pirms tā. Bet ja arī tu vēlies saņemt iespēju lidot Vēja tunelī, esi pirmais, kurš atbild uz nākamo konkursu jautājumu. To uzdod Linda. Tātad konkursu jautājums. Kādi ir vecuma un svara ierobežojumi lidojot Airodiumā? Pirmais pareizās atbildes iesūtītājs balvā saņems 2 dāvanu kartes 2 minūšu ilgam lidojumam Vēja tunelī, bet otrais – 1. Pareizās atbildes gaidīsim līdz rītdienas 16. oktobra pusdienas laikam uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv. Esmu pārliecināta, ja sižets skaties vērīgi, tev atbildēt uz konkursu jautājumu nebūs grūti. Un iespējams jau tieši tu šajā nedēļā tiksi pie 2 dāvanu kartēm lidojumam Airodium Vēja tunelī. Savukārt man laika atlicis vien tik daudz, lai pateiktu paldies, ka skaties. Tiksimies jau nākamajā nedēļā, kad atkal būs jauni stāsti par latviešu lidotājiem Latvijas debesīs. Lai tev jauka šī nedēļa. Atā!